Savu diagnozi es uzzināju jau sen, tas ir 999. gadā. Tas bija nejauši aizejot nodot asins laboratorijā, un man bija garš ierosināja, vai es esat taisījis HIV testu. Es teicu, nē, es neesmu taisījis. Nu tad iztaisam, nu labi, kāpēc, ne? Un iztaisīju, un izrādījās, viņš ir pozitīvs. Un kopš tā laika tās zāles visu laiku ir jādzē. Sākumā viņas bija ļoti daudz, tu bija pa 16 tabletēm dienā, šodien ir viena tableta. Nebija nekādas problēmas ar veselību līdz tam tādas, kas tur varētu izsaukt tur aizdomas un jātais būt tas tests. Normāli tā infekcija parādās arī pat asinīs tikai pēc kādiem 6 mēnešiem, viņa nemaz ne 2. dienā, ne 3. dienā nav redzama. Tur nekādas izsitumi vai puntas vai kaut kas tev neparādās, kas tev liecinātu par kaut kādu HIV saslimšanu. Tāpēc tu dzīvo kā tu dzīvo, bet vienkārši tev viņš asinīs ir un viņš turpina attīstīties. Vispār vajadzētu izvairīties no nelietošanas visādas kontraceptīvos līdzekļus, tur prezervatīvus vai ko, jo sākumā liekas tā, nu kas tad tur? Bet tu jau nevar zināt, kā tas viss beigsies, tāpēc pilnīgi noteikti ir jālieto un jāiesargājās. Man pašam tas viss izrādījās kaut kādu, nezinu, slinkumu vai kaut kādu pēc, netika nekas lietots un viss rezultātā tas HIVs pārnāca no viena cilvēka uz otru. Un tas bija tāds trieciens, protams. Un sākumā viss tas bija tāds ļoti biedējošs un baisis, bet kad parunājās ar ārstu, tad nemaz tik traģiski tas viss tā neizskatījās. Pēc tā dzimuma komplekta kaut kāda maza varūcīta bija pilnīgi nenozīmīga. Un liekas, ka tas tāds skrambājams kaut kāds ir, bet izrādās ar to pilnīgi pietik, lai par to mazo brūcīti iekļūt tas vīrus organismā. Ir ļoti svarīgi apzināties pašam to brīdi, kad tu ej kontaktā ar kādu citu cilvēku. Un izmantot tiešām kaut vai to pašu prezervatīvu, tas vairāk vai mazāk pasargā. Vajag taisīt to testu, pat arī, ja tev nav nekādas aizdomas, ja? Jo tas ir vienkārši priekš tevis paša, tavai veselībai pa labu nāk. Testēties vajadzētu pat diezgan regulāri, kaut vai reizi gadā vai reizi pusgadā. Tu tomēr būtu par sevi pārliecinātāks un drošāks tad. Un baidīties no tā galīgi nevajag, tas ir absolūti līdzvērtīgs, kurai asins analīzē, tev paņem no vienas asiņu un pārbauda, tāpēc tas nav nekas tur briesmīgs.